Pagājušā gadā iespaidot un savā ziņā nožēlojam, ka neaizbraucām, tad šogad ar ģimeni un vairākiem draugiem izdomājam arī mēs apmeklēt Bauskas Helovīnu parku. Bija brīnišķīgs plāns jūs dzīvēs, atgriežoties no grēkiem, ticat uz evaņģēliju. Jēzus ir tas, kas maina cilvēku dzīves, atbrīvo no cigaretēm, alkohola. Pie ieejas un arī iekšā mūs sagaida kaut kādi trakie, kas tevi grib uzrunāt pataļ skaļurņiem un piesaistīt tevi dievticībā. Protams, šie cilvēki nekādā ziņā nav saistīti ar šo pasākumu. Cik mēs redzējām, arī pašvaldības policija neko lāgā nevarēja izdarīt viņiem. Tikai pārunas un tas arī viss. Video parādīt, kas ir atsūtīts, kur jūs uzmācāties cilvēku. Nu ko, sākums jau daudz sološs. Ejam meklēt, kur ir tā ieeja uz to trako bailīgo pasākumu. Ieejas maksa mums trijām ģimenei sanāca 25 eiro. Elisonai par cik ir veseli 12 gadi vēl, tad viņai 5 eiro ieejas maksa. Ieejot iekšā, uzreiz jau secini, badā nepaliksi un dažādas spīdošas sūdiņas bērniem arī varēsim nopirkt. Cik sapratām, ka šis pasākums ir apvienots arī ar karuseļiem. Mēs Valmierā šogad laikam esam tik daudz tos redzējuši, ka toči negribās tajos būt. Ejot tālāk uz galveno Helovīnu vietu, liekas, ka kafejnīcas mūs jau iesilda ar dažādām dekorācijām saistībā ar Helovīniem. Nu ko, esam klāt un sākam jau baidīties! Kas jums ir? Kas tev ir? Nekas. Šausmenē papala. Es vairāk šausmenē neskatīšos. Tas bija briesmīgi. Vai jau vēl kāds sakustēsies? Pa visu parku ir vairāk nekā 500 apskates objekti, kurus veidojuši šausmu filmu sižetu scenāristi. Nu ko, ja līdz šim vēl jums nebija bailes, tad varbūt turpinājumā jums būs bailes. Skatāmies!
tāds? Pasies viņam acīs. Tā ir šausmē, tā filma, tas te. Ko? Kleita, es gribu tādu kleitu. Aha, reku Tamāra noskatīs klēti jau. Nenobijās. Kā tad jau sapazinās jau? Vedat viņu prom. Viņu vajag projām. Mūsu personīgais rezumē par šo pasākumu, vai bija to vērts, bija mūsu draugu lokā, kam nepatika, jeb tāls ceļš un lāgā dekorācijas nepatika. Mums un vēl citiem turpretīm bija pretēji, patika viss un izbaudījām šo visu. Arī kā ceļotājiem laikam mums tie 170 km no Valmieras braukt arī likās tā nekas traks.